Čau, čau, čau! Te Alise, Aiga, un Maija. un šis ir podkāsts Jautājumi, uz kuriem nav atbildes. Vispār, ko jūs darījāt šajā weekendā? Man bija koncerts LA Rata Lizumā. Elle Brata? LA Ratā. Ui. Kur tāda vieta vispār? Tas ir uz Gulbens pusi. Tie, kas atpazīst. Bet tur bija sadraudzības pasākums koriem. Jauniešu kurs uzstājās kopā ar tādiem pieaugušo koriem un pēc tam balīt. Diriģentē vēl dzimšanas dienu. Teorītīgi pašā vaļā. Šodien tā mierīgāk. Tev arī tāds pats weekends? Nu, zini, man tev uz šo jautājumu nav atbildes. Vispār, runājot par atbildēm, jūs esat aizdomājušās par Kennedy nāvi? Jūs vispār zināt, kas ir Kennedijs? Nē, kas ir Kennedijs? Es esmu dzirdējis. Tajā. Bet ir man šeit vairāk Kennedy, es nemaldos. Tā kā viņi tur Amerikā ir pilns, bet tā kā Johns Kennedijs, tas bija 35. ASV prezidents, un tā kā man gribas saprast jūsu domas vairāk par viņa nāvi, vai tas bija ieplānots, tā kā, vai tur ir kaut kāda teorija klāt, jo, tā kā stāsts ir tāds, ka tas jau notika 63. gada 22. novembrī Teksasā, kur viņš brauca tikties ar Teksasas to kaut kādu galveno ģenerāli vai ko, un viņam tika raidīts no pakauša lode galvā un kaklā, un instantnā viņa ķipus pataisno ved uz slimnīcu, bet ir tāds fakts, ka visi sāk domāt, vai tas bija tā kā no valsts sūtīts, vai tas ir no mafijas, jo ir tik daudz tā kā pirmā teorija. Pirmā teorija bija tāda no mēdīju puses, ka tas bija varbūt mafijas uzbrukums, bet tad tā teorija tā kā pazuda, tāpēc, ka jau pēc tās nošaušanas stundas laikā tika aizturēts tāds Džeks Lee Harvijs Osvalds, kas bija ASV jūras spēku kājnieks, un viņš tā kā no pretējās ēkas, no kaut kāda 9. stāva viņam snaiperi tā kā iešāva. Snaipers, tas sanāk snaipers. Ar to ieroci viņam iešāva, un viņš teica, ka viņš vienkārši viens pats, ka tas bija personīgs uzbrukums, ka tur nebija neviens iesaistīts, bet tā mafija vienkārši tika uzvilkta augšā, tāpēc, ka Kennedijs noraidīja viena liberāļa, tā saucot, kaut kādu ieteikumu, un tam liberālim bija saiknes ar mafiju ģimenēm. Tas nozīmē, ka mafiju ģimenes pazaudēta saikne Kolumbija ar lielāko narkotiku tā kā izplatītāju, un tur bija tas viens. Bet tajā pašā laikā cilvēki jau sāka mest to domu uz FBI un CIA, kas ir centrālais izlūkošanas pārvaldes kaut kāds punkts. Nezinu, kas mums Latvijā vispār ir cipu vai FBI? Mums tāds FBI. Mums ir tāds? Man liekas, Kaut kāda federālā izlūkošana. Es zinu, ka militārā policija ir tā kā vēl bišķiņa augstāka par tā kā valsts policija. Ja parasti visus diplomātus ved ar militārās policijas tā kā pavadu. Es vienkārši dzīvoju uz brīvības, ļoti bieži viņus redzu. Tā diplomātiskajās kaut kāda prezidenta. Jā, prezidenta un arī visas militārās. Jo teātrī mums, runājot par prezidentiem vispār, Jaunajā Rīgas teātrī bija izrāde, pirmizrāde Melnais Gulbs, kur arī ieradās prezidents, tā kā man ir kaut kāda saistība ar tev militāro dienestu, jo viņi tur nāk ar suņiem izlūko visu to. Un tur ar visām kamerām pārvāc prizektis crazy. Bet, zins, tā kā šim stāstam nobeigums ir vienkārši tāds, tā kā, kas man likās interesanti, ķipā ir melnā lietusarga teorija. Esmu dzirdējis par to. Kroč, bija tā, ka Kennedijs brauca tā kā pa ielu un bija saulēns, nebija neviena mākoņa. Un ielas
malā stāvēja cilvēks uzvalkā un ar melnu lietusargu. Viņš tieši, kad Kenedijs brauc, viņš uzlika to lietusargu augšā. Un notika šāviens. Un tāds signāls. Jā, un neviens nevar atrast. Tā kā vispār nav nevienam zināms, kas bija tas tā kā vīrietis, vai tas bija signāls vai nē. Bet, tur ir tik daudz teorijas, bet Kenedijs sadarīja tādas muļķības savā laikā, ka viņš bija pelnījis vai nebija pelnījis? Nevar jau teikt, vai cilvēks bija pelnījis vai nebija pelnījis to nāvi. Bet, mēs neviens neesam eņģelīts, bet, lai viņam viegli smilts, jau es nezinu, kuro gadu. Bet tāda nāve ir. Vispār, runājot par cilvēku nāvēm un atpazīstam cilvēku nāvēm, ir ļoti daudz teorijas, kuras saka, ka nav miruši. Piemēram. Un Maikls Džeksons. Mikaela Jaksona. Tu saki, ka viņš ir dzīvs? Ir ļoti daudz, kas saka, ka viņš ir dzīvs. Tur ir ļoti daudz teorijas ap viņu apkārt, ka viņš... Ok, dod man 2 iemeslus. Es tev nesagrūtināšu dzīvi. Dod 2 iemeslus, kāpēc tev šķiet. Kāds tas varētu būt? Vai tu esi redzējis, vai viņš mēdījos kaut kur bijis parādījies? Viņš vienkārši Instagramā. Hello, I'm back. No 2009. gada neesmu bijis. 9. gadā. Viņš 9. gadā nomira? Jā, 9. Vispār es piebildīšu, es atceros šito momentu. Tā kā man bija kaut kādi 8 gadi, un es atceros Omas dzīvoklī vienkārši LNT ziņas, un sāku, Maikls Džeksons atrasts miris. Un man bija tāds, un es mammai zvanīju, tā, Maikls Džeksons, es nezināju, kas ir Maikls Džeksons. Vispār runāju par slānu cilvēku nāvēm, tad, kad nomira Mārtiņš Freimans, man likās, ka tas ir Lauris Reiniks. Un es histērijā raudāju viņa bērēs, jo viņa apgulāja aizputē, pēc tam, ka tas ir Lauris Reiniks, tad es uzzināju, ka tas bija Mārtiņš Freimans, es nemaz nezināju, kas ir pa cilvēku. Es Lauris Reiniks tagad klausās. Piedod, Laurīta, klausies, šis nav nekas personas. Mēs tam mīlam. Es biju nenormāli kvēl fana. Kāda būtu tavi iemesli? Tur ļoti, ļoti daudz runāja par to, ka viņš tiks sazāļots. Un par to, kā viņu aizveda prom no slimnīcas. No tās vietas, kur viņš bija sazāļots vai kaut kas tam līdzīgs. Un bija bildes, kur viņš ar ambulanci tiek vests, bet tad kaut kāds cilvēks, un tieši tā kā baltā halātā, tiek izvests ārā un ievests citā ēkā, kas nav slimnīca. Un tad ambulance aizbrauc prom. Ka tur tāds staged variants, ka viņš ir pārdozējis vai viņš bija sazāļots, jo viņam visu laiku bija ārsts līdzi. Bet tas jau bija arī man šeit, tāpēc, ka viņam bija tās plastiskās operācijas. Jūs likās, ka viņš no tā nomira, ka viņam bija pārējās plastiskās operācijas. Jā, bet tur ir vairāk varianti. Vispār tas, ka viņš ir bijis noguris, ka viņš bija uz ļoti daudz medikamentiem, tas, ka viņš ir bijis visādās operācijās, arī tas, ka viņam bija tas ādas slimība. Kaut kādi, jā. Laiku, ka viņam bija ādas balināšana un vēl kaut kas, ka viņš ar to arī tur ņēmās, un tad nevar īsti saprast, kāds ir bijis tas iemesls. Daudzi saka, ka viņš ir tiešām sazāļots, ka viņš ir pārdozējis, un tāpat kā visi pārējie. Zini, kā es uz šo tēmu biju pēdējo, ko dzirdējusi, kas man bija palicis atmiņā, bija tas, ka viņam notika pēdējā operācija, tā ādas balināšanai, un ka tas ķirurgs ir pārāk lielu devu kaut kādu zāļu iedevis, un ka viņam sākās pretreakcija, un tā kā viņš nomira, un tas bija tas nāves iemesls. Jo es tā neesmu apskatījusies internetā, pat kāds bija tas iemesls. Es arī tik baigi nezinu, bet tur tas, ko viss internets sāka, tad tur ir būtībā atrodi viena raksta, ka viņš tur ir miris no tā, un otra raksta, ka viņš ir miris no tā, trešais, ka viņš vispār nav miris, jo tā kā tas notikums, kas ir bijis, tad... Es esmu lasījusi vispār, ka viņš ir miris tīši iemeslu dēļ, ka viņa ārsts, viņš šo sūdzējies ārstam, kad viņam nevar pagulēt, un viņš viņam tā kā iedevis nelielu narkozes, lai viņš var izgulēties, un viņš jau pamodies nākamajā dienā, taču cilvēki runāja, ka tā bija tīši slepkavība, un tas viss notika sadarbībā ar NASU,
Ar nasu? Nasu, jā, tāpēc, ka jūs zināt, Maikls Džeksons slaveno moonwalk, vai ne? Un tieši tāpat dēvē pirmo uzkāpšanu uz mēnesi, kad tas bija first tā kā moonwalk, bet iegooglējot Googlē moonwalk, pirmais, kas parādās, ir Maikls Džeksons, nevis cilvēks, kas uzkāp uz mēnesi. Tā kā NASA vienkārši bija greizsirdīgi. Un viņš nomira arī Apollo 11 jubilejas dienā. Tā kā tas iedomājies, ja Nasai bija tāds vienkārši, zin, ko, tā kā tu esi atņēmis mums moonwalk. Bet kādā sakarā tad viņi Apollo 11 ir tā kā tas lidojuma kuģis, kas uzlido. Bet dzimšanas dienā. Nu, tā, ka tieši tajā pašā dienā. Interesanti arī tā konspirācija par mēnesi, ka, nu, tā kā tas first landing, ka tas bija fake. Es tā kā nezinu. Jā, tāpēc, ka tur tās ēnas bija redzamas un arī tas karoks plīvoja, jā, bet, nu, tur bet es nesen skatījos, ka, nu, viņš ķipa bija, ka viņš kustējās tajā brīdī, kad... viņš pagāja garām? Nē, kad viņu lika. Nu, ka ķipa... Tur kaut kā gravitāte. Bet kā nu saka jau, ka uz mēnesi tu tā, vai tā nelido kaut kā? Nu, jā. Varbūt tas ir nesliedz, ka nevar pakustēties kaut kā. Nu, Jo viņš kustējās tajā brīdī, kad viņu vēl tā kā aiztika, līdz ko viņu nolika, tā gravitāte esot beigusies un viņš palicis kāds viņš ir. Bet man no fotografa viedokļa skatoties, kā viņš nolika vienkārši kaut kādu statīvu un nofočēja sev. Vai to gan es nesaprotu, kādā veidā viņi arī dabūja. Viņš jau viens pats laikam bija. Nu jā, tak. Vai tad? Nu, es ticu. Armstrongs bija. Nē, bija vispār Armstrongs bija pirmais. Ne? Es nezinu. Suns bija pirmais. Nē, tas bija pirmais kosmosā. Tas bija bēdīgi, kad vispār tas suns nomira pataisnot. Jurijs Gagārins tas bija. Es atvainojos. Armstrongs nebija tas, kas dzied. Nē, Armstrongs bija pirmais, man liekas, kosmosā. Nē? Bet tad tu saprati, par ko es domāju. Bet tad nebija tā, ka Krievija mēģināja aizbraukt, bet neizdevās. Ko ne Krievija, bet Padomu Savienība. Atkal, jautājums bez atbildes mums ir totāli. Bet, nu jā, vispār runājot par to tām debesīm un kas te izplatās, jā. Atcerieties, kad sākās Covid. Vispār varbūt viss šīs teorijas ir radušās dēļ Covid sākšanās, jo cilvēkiem vienkārši nebija ko darīt. Bet cilvēki runāja, kad, jo tad, kad sākās Covid, parādījās arī 5G torņi. Un cilvēki runāja, ka 5G torņi ir tie, kas mums visiem iedeva šo slimību, kas izplatīja šo slimību. Ko jūs par to domājat? Ka Covid radās no 5G torņiem. Mīlē, man šeit tu esi galīga putni. Es nezinu. Tas lika arī aizdomāties. Tāpat kā putni ir novērošanas kameras patiesībā, un viņi nav īsti, viņi ir vienkārši mazīgi robotiņi. Tā kā patēm, man likās bērnībā, ka baloži ir FBI tā kā izlūk. Bet viņus kaut kādās multenītēs, man liekas, viņus arī piemēro. Bet kāpēc? Šitā viena naktī... Vai tad agrāk vispār nezinu, ka viņš izmantoja kaut ko ziņnešus, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet vai neizmantoja arī kā spiegas? Zin kā kara laikā jau... Es ticu, ka viņam kaut kādu uzliek, tā kā kaut kādu raidītāju uz tās kājiņas un... Un ziniet, viņi ir visur. Bet tad no 5G torņa... Kā viņi to sina? Nē, es ticu, ka Covid vispār bija ielikt speciāli. Varbūt tāpēc tagad nestrādā 5G. Nu, tagad tie elektroviļņi izplatījās. Tāpat, tā kā tu dod internetu visiem. Un tad tie elektroviļņi tev var iedot Covid. Jo es personīgi slimoju ar Covid, 5 reizes. 5? Kā? Ik pa pusgadam. Tikai 3. Kā jūs saslimāt? Tu neesi saslimt? Es vienu reizi, un tas bija pilnībā bez simptomiem. Es pat īstenībā vēl nesen pagājušajā gadā. Jā, es arī pagājušajā gadā. Es gan zinu, ko oktobrī man. Es ceru, ka mana vecā darba vadītāja šo neklausīsies, bet decembrī es negribēju iet uz bijušo darba vietu, un ko es izdarīju, nošķēju Covid testu. Es uztaisīju Covid testu, protams, bija negatīvs, bet es biju tā kā ar iesnām bišķiņas, zinu, kā bija augsts. Es safotošopēju, es aizsūtīju viņu, man bija kaut kāda vecē, bet, un es domāju, šitā 2 nedēļas brīvs, un, tā, ja tu nevēlies nākt uz darbu, tā pasak tā vienkārši tādu. Tad es gāju no darba. Dievs, bet, tur ir tas jautājums, vai cilvēki tic, ka Covid bija īsts, vai tā arī bija kaut kāda izdomāta teorija.
Bet šī vislielākā teorija pēdējos 4 gadus man Tāpat kā kur palika monkeypox. Jūs zināt, kad bija monkeypox? Tas pērtiķu... Jā, bet tās kā bija viņas izplatījās? Es neesmu nekad dzirdējis. 1 mēnesi, varbūt, 1 brīdi. Man liekas, ka līdz kaut Covid ienāca, tā parādījās vēl simtiem citas slimības. Un gripa pazuda. Jā. Pilnīgi. Jā, kad bija tas sākuma vilns, kad visiem bija tāds čilojiet, tas ir tikai vīrus. Man likās personīgi, tā kā no Covid nomirs, tā kā pilnībā. Man likās, visas dabūjuši, visas pasaules Man arī es vienreiz dabūju, es vienkārši histērijā raudāju, es nomiršu, ko man būs. Es atceros, bija kaut kāds, kāds sākās februārī vai Martā. Martā. 12. martā Latvijā izziņoja, ka uz 13. martu sāksies 2 nedēļu karantīna. Jā. Tad 2 nedēļu karantīna nebija 2 nedēļas. Man bija šīs ZPD jāiesniedz, un man bija tāds, yes, man nebūs jāprezentē, viņš un tā kā nebija arī jāprezentē. Nopietni? Jā. Nē, bet šī teorija visspēcīgākā, tāpēc, ka apsties, kā medicīnas pasauli uzreiz uzgāja uz urā. Visi mēs esam, tā kā, es neesmu nekāds antivīrus, tāds persona pret vakcīnām, bet es negribēju, man bija tāds, es nezinu, kas šis pa Covid, tas ir tikko uzliesmojis, jums nav vēsturi nekāda pa viņu, un tagad man ir jāuzliek. Tā nebija pirmā reize, kad Covids bija. Covids bija 2000 kaut kāds 2. gads. Viņš bija, bet tas bija tikai Ķīnā. SARS? Jā, viņš bija kā SARS, un tas bija pirmais uzliesmojums. Un tagad viņi ķipa nosauc par Covidu, bet viņš ir tā kā 2. SARS paveic. Kāds Coronavirus. Tāpēc tas nebija tāds tā kā nekas jauns. Mēs vienkārši tajā brīdī viņš kaut kādā veidā ritīgi uzspauda. Bet es ticu, ka mums tā kā šī ir teorija, par ko katram ir savs viedoklis, un tas ir ok. Bet man ir tiešām tā konspirācija. Tās vakcīnas kaut kā mums imūnsistēma. Mēs nezinām, tā kā... Nekas. Sabojāja mums imūnsistēmu. Tikai tāpēc, ka tajā brīdī mums ielika kaut kādu vielu, kas ir izpētīta pa pusgadu. Cik zinātnieki, viņi joprojām pret vēzi nav atraduši tagad tā kā pilns zāles, kas palīdzētu pret koronu, viņiem tāds pusgads mums ir. Un man pēc tam bija nenormālākā temperatūra, kad 42 temperatūras vienkārši bija mīras. Man pirmā reize bija ok, tajā es vispār neko nejūtu, otrā reize man bija tajā karstākajā vasaras dienā. Ārā bija plus 32, un es aizgāju uztaisīt vakcīnas. Nākamās 3 dienas vispār nevarēja piecelties no gultas. Es zinu, ka bija cilvēki, kuriem bija reāli sūdīgi no tas. Bet man tik traki nebija, un tad 3. reize man bija tā, ka man paliek aizvien sūdīgāk. Ka ir tā, ka... Man bija tikai 1 vakcīna. Jo es biju izslimojusi un tikai 1 potēt, jā. Man bija 2, bet man nekas nebija. Es nezinu, kāpēc man krusmēja galīgi. Kāpēc neiedarbojās tevi? Bet es arī dabūju visas 3 vakcīnas, un pēc tam bija saslimt vēlreiz. Jā, 3 vakcīnas? Bija 2 obligātās, un 3. bija tā kā papildus. Jā, Es balsta vakcīnu. Jā, Ko man balstīt? Man labāk imūnsistēma nekā visiem. Bet reāli es uztaisīju, tā kā es saslimu kaut kad pēc 2. vakcīnas, uztaisīju to 3. Un tad pagāja kaut kāds gads vēl kaut kāds. Bet šis viss ir tiešām, manuprāt, tā kā, zinat, Amerikā, kas ir BlackRock? Tā kā melnais akmens tāda kompānija. Tā ir vislielākā pasaulē kompānija, multimiljonāri, triljonāri. Es nezinu, kas ir augstākais skaitlis. Bet viņi ir tā grupējuma organizācija, kur dod cilvēkiem naudu kaut kādām kompānijām, medicīnas, kaut kādiem prezidentiem, arī privātos. Un viņiem uzgāja, es skatījos tieši dokumentālo filmu, kur viņiem vislielākais kāpums bija 20. gadā, jo visiem vajadzēja naudu. Un ārstiem bija tāds, dod mums naudu, mēs tev uztaisīsim ideālāko vakcīnu, un tev būs profits no tā. Un tagad viņi tā kā visi ir zem viņu tupels, tā sakot. Tur ir kaut kāds Illuminati. Runājot par naudu, es kaut kad dzirdēšu šo faktu. Pasaule ir parādā pasaulē. Tā kā tas ir iespējams? Tā kā pasaule, visi kopumā pasaule ir parādā kaut kāda, es nezinu, cik tur miljardi vai... Tas man šķiet tik... Slīmi galvā. Kā mēs varam dzīvot un būt vēl parādā?
Tā kā visu laiku tu taisi naudu, bla, 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 bet kādā veidā tu vari būt parādā pasaulē. Tā kā, Aiga, kur tas noiet? man šie būs jautājumi, uz kuriem nebūs atbildes. Man arī tā liekas. Šie būs jautājumi varbūt nākamajai epizodei. Jā, bet man bija ļoti liels prieks ar jums padiskutēt par man un jums aktuālām tēmām. Vai mēs nonācām pie kāda laba secinājuma šodien? Kā cilvēki ir dumiķīši, vai ne? Jā, un ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem nav atbildes. Tieši tā. Un uz šīs nots Jautājumi, uz kuriem nav atbildes.